Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Labdien! Mani sauc Ilga Gudrenika Kreps. Es esmu zvērināta advokāte un partnere advokātu birojā Eleksu Kļaviņš. Labdien! Mani sauc Edvards Cinters. Esmu zvērināta advokātu palīgs, nodokļu prakses grupas vadītājs, zvērināta advokātu birojā Eleksu Kļaviņš. Labdien! Mans vārds ir Marika Toma. Es esmu Svetbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītāja. Labdien, man sauc Osvalds Zebris, es esmu šī raidieraksta vadītājs, un šodien mēs runāsim par nekustamā īpašuma iegādi, kas cilvēkam, mēs šodien runāsim vairāk par cilvēkiem, nevis par uzņēmumiem, cilvēkam iespējams, ka ir lielākais darījums viņa mūžā, un tāpēc ir ļoti daudz dažādu aspektu, kam šeit jāpievērš uzmanība, ar ko būtu jārēķinās. Un es domāju, ka mēs esam īstajā brīdī, laikā un vietā par to runāt, jo, kā mēs visi droši vien esam pamanījuši un zinām, ka aizvadītais gads ir tāds bijis īpaši aktīvs nekustamo īpašumu jomā. Cenu banka, piemēram, ziņo, ka aktīvākais gads darījuma skaits ziņā kopš 2007. gada. Arī kreditēšanas rādītāji, hipotekārās kreditēšanas rādītāji lielajās bankās, vismaz visās, cik es zinu, ir ar stipru pieaugumu un procentu. Un tāpēc šis jautājums ir šobrīd patiešām ļoti aktuāls, bet pirms mēs varbūt ejam kādās lielākās detaļās, es gribētu lūgt vispirms varbūt Ilgai raksturot to sagatavošanās posmu, kas tad ir tie galvenie momenti, kas būtu jāņem vērā, gatavojoties šim nozīmīgajam brīdim nekustamā īpašuma iegādēji. Jā, paldies. Es pieļauju, ka cilvēki savu mājokli dzīves laikā pērk vienreiz, divreiz, respektīvi tas ir ļoti nopietns lēmums un pirkums cilvēka dzīvē. Līdz ar to no juridiskā viedokļa tas galvenais aicinājums būtu jebkuram mājokļa pircējam ļoti rūpīgi izsvērt, ko es pirkšu un kādā veidā es pirkšu. Nepaļauties tikai emocijām, lūk, šis dzīvoklis vai šī māja man patīk, es varu dabūt kredītu bankā vai man pietiek līdzekļu, es pērku. Vajag veikt ļoti rūpīgu nekustamā īpašuma izpēti. Vajag izpētīt zemes grāmatu, vajag izpētīt kadastra datus, ja nepieciešams, vajag sazināties ar pašvaldību, pašvaldības būvvaldi, saprast no teritorijas plānojuma viedokļa, kas varbūt varētu notikt šajā apkaimē tuvāko 2, 3, 5 gadu laikā. Respektīvi, tas galvenais aicinājums nebūt emocionālam, bet ļoti rūpīgi izpētīt visus juridiskos aspektus. Un jā, es aicinātu cilvēkiem nebūt tiem, kas pēc principa skopais maksā divreiz. Varbūt aiziet pie jurista vai advokāta un tomēr nokonsultēties pirms likt savu parakstu uz pirkuma līgumu. Jā, tā kā mēs šodien esam šeit sapulcējušies, jūs brīnišķīgi eksperti, katrs savā jomā, vai ir kaut kas nodokļu aspektā, kas būtu jāņem vērā gatavojoties? Edvards ir nodokļu eksperts, tāpēc jautāju viņam. Saistībā ar nodokļiem pirmkārt jāsaprot, no kurienes tā teikt nāks pirmā iemaksa, jo gadījumā, ja pirmā iemaksa cilvēkam, kas vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, nav pilnā apmērā, tad jāskatās, kāda persona aizdod vai iedod šos līdzekļus vai dāvina pirmajai iemaksai, jo ja šis dāvinātājs ir saistītā persona, tas ir mamma, tētis, brālis, laulātais, tad tas ir ok, bet ja tas ir nesaistīta persona, tad saņemot šo dāvinājumu virs 1425 eiro, tad var rasties nodokļu sekas, tā kā tas ir aspekts, kas ir jāņem vērā saistībā ar pirmo iemaksu, bet jautājums arī, kā banka skatās uz šīs pirmās iemaksas izcelsmi. Jā, bet ne tikai par pirmo iemaksu, bet vispār, Marika, ko jūs ieteikt, kas ir tie galvenie momenti, lai cilvēks būtu gatavs saņemt finansējumu nekustamajam īpašuma iegādē? Tad tiešām ir jāsaprot, cik daudz līdzekļu ir pašam, cik daudz iespējams, kā jau minēju, iespējams varētu palīdzēt vecāki, kas ir akceptējams arī bankā,
un cik tad liela aizdevuma summa būtu nepieciešama, lai vispār pilnībā sektu šo te pirkuma maksu. Un es noteikti ieteiktu vispirms klientiem vērsties vispirms bankā, pirms izdarīt kādu soli, pārliecināties, ka banka tev saka jā. Viss ir atkarīgs no taviem ienākumiem, no tavas kredītvēstures, kāds varētu būt šis ikmēneša maksājums, cik tu pats esi gatavs ikmēnesi maksāt, kas beigu galā arī pēc tādiem aprēķiniem parāda, cik lielu aizdevumu summu tu aizņemsies, un tad tu spēr nākamo soli un apstiprini, jā, šis īpašums man ir pa spēkam, vai tomēr man kaut kas jāskatās mazāks, vai tieši pretēji tava kredītspēja ir krietni lielāka, un tu vari domāt par kādiem tādiem lielākiem īpašumiem. Okay. Vai jūs visi trīs varat minēt kādu izplatītu savā pieredzē kļūdu vai, nepilnību, ko varbūt cilvēki nav padomājuši, vai pie kam jūs gribētu vērst īpašu uzmanību, ko vajadzētu nepieļaut šajā gatavošanās posmā? Es nevarētu teikt, ka kļūdas ir ļoti tipiskas. Tas, protams, ir atkarīgs no tā, kāds nekustamais īpašums tiek iegādāts. Vai tā ir zeme, vai tā ir māja, vai tas ir dzīvoklis. Šobrīd tam, kam es īpaši gribētu vērst uzmanību, ja cilvēki grib iegādāties dzīvokli otrreizējā tirgū, tad ņemt vērā, ka kopš šī gada ir spēkā likuma grozījumi, kas nosaka, ka parāds seko dzīvoklim. Tas nozīmē, ka varbūt ir atrasts brīnišķīgs dzīvoklis brīnišķīgā vietā un salīdzinoši jauka cena. Bet jautājums, kāpēc tā cena ir tāda? Nopērkot var izrādīties, ka uz šo dzīvokli jau ir sakrājušās kaut kādas parāda saistības, komunālo maksājumu, vai tā ir apsaimniekošanas maksa vai uzkrājuma fonda maksa, un šādā gadījumā jaunais īpašnieks būs pilnā apmērā atbildīgs par šo te uzkrāto parādu, kas tādā veidā arī viennozīmīgi palielina, piemēram, šīs te personas kredītsaistības. Ja? Tā kā kādas īpašnieks var uzzināt? Jā, kas tur seko šim dzīvoklim? Tas šobrīd, es teikšu, ir mazliet sarežģīti, tāpēc, ka likums paredz, ka informāciju par šīm te saistībām uz dzīvokli var noskaidrot tikai pats īpašnieks. Tātad darījuma situācijā tas ir pārdevējs. Un ja pārdevējs vai nesadarbojas vai kaut ko noslēpj, tad jā, tas ir sarkanais karogs tajā darījumā. Atkal, ja mēs skatāmies, piemēram, uz mājas iegādi vai uz zemes iegādi, ir vērts pievērst uzmanību, vai uz šo īpašumu ir vai nav izsniegta būvatļauja, kas atkal var radīt nodokļu sekas, par kurām var izteikties Eduards noteikti. Zemes gadījumā ir jāpārliecinās, ko tad īsti varēs būvēt uz tās zemes, kādas aizsargjoslas, kādas sarkanās līnijas, varbūt, ka tā ir aplūstoša pļava, vai varbūt, ka tas ir vienkārši pļava, kurā ir paredzēts ciemats, bet joprojām nav izbūvēti ceļi, līdz ar to lielākoties visas pierīgas pašvaldības neļauj neko būvēt, kamēr šīs te iekšējās ielas nav uzbūvētas. Tā ka tas tiešām ir katrā situācijā ļoti atkarīgs no faktiem. Bet faktiski tāda kopsavilkot, tāda pamatīga izpēta ir tas atslēgvārds. Jā, pilnīgi noteikti. No mana kā nekustamā īpašuma jurista viedokļa pamatīga izpēte. Jā. Marika, jūsu pieredze ir kaut kas, ko cilvēki varbūt nav ņēmuši vērā nākot pēc finansējuma, ko jūs varētu novērtēt kā izplatītākās kļūdas? Viena no biežākām kļūdām ir, kad mēs visi esam nepatīkami pārsteigti, ja mums atnāk sots par auto stāvvietu. Un patiesībā tā kā neievērot to un atstāt to kaut kad jau samaksāšu, bankas to visu redz. Ja, jo vienā brīdī šis parāds tiek nodots tiesu izpildītājiem un šie te parādi parādās kopējos reģistros, kā rezultātā klienti ļoti bieži ir pārsteigti, ka viņam ir kaut kāds parāds. Un tas, protams, atstāja iespaidu uz kredīt nosacījumiem tālāk. Tā kā es teiktu, tā tāda neliela aizmāršība var atspēlēties pēc tam bankā kredīt nosacījumos. Protams, šķiet tādas nebūtiskas summas, bet tomēr dažiem ir varbūt tās tāda tieksme, varbūt vairākus sodus atstāt sev atvilknē. Bet citas vēl lietas ir, kad, teiksim, tiek pirkts īpašums, kas ir jāremontē. Pieņemsim, arī ir kāds sapnis forši izremontēt, noteikti apzināties to, cik daudz man līdzekļi būs nepieciešami. Varbūt šķiet nopirkšu tagad un tad kaut kad lēnā garā remontēšu. Nē, gluži tas priekš bankas nederēs.
mēs gribēsim zināt, pa kādiem līdzekļiem veiks remontu un vai tas īpašums sasniegs to labo stāvokli, tad labāk ir ņemt gan iegādēji, gan remontam, lai tu sasniegtu ātrāk šo te mērķi, un tādā veidā, ja tā maksātspēja ļauj, tad tas ir realizējams un ātrāk un dzīvos labos apstākļos ātrāk. Ok, paldies. Nu, ja mēs iesākām runāt par banku, tad turpināsim varbūt arī par saistībām, jo šis nekustamais īpašums mūža pirkums rada ne tikai brīnišķīgu pieredzi dzīvojot jaunā, plašā, gaišā mājoklī, bet arī diezgan garus gadus, kad ir jāveic šie maksājumi, un tad ir hipotēka, kas tiek nostiprināta uz šī īpašuma šādā gadījumā. Kādas juridiskas sekas vispār rada hipotēka? Ko tas nozīmē? Kas cilvēkam būtu jāsaprot? Cilvēkam pirmkārt ir jāsaprot, tad, ja netiek izpildītas saistības pret hipotekāro kreditoru, kas šajā gadījumā visdrīzāk ir banka, jo banka gribēs pirmās kārtas hipotēku, tad šī hipotēka tiek realizēta. Tas nozīmē, ka šis iecerētais mājoklis nonāk izsolē un tiek pārdots. Un no šīs te pārdevumā ieņemtās naudas primāri tiek sekti tātad kredīta maksājumi, jebkuras citas saistības, tad, ja paliek pāri šī naudiņa, tad tā aiziet šī mājokļa īpašniekam. Ja nepaliek, varbūt, ka pat vēl paliek pāri saistības, tad arī tās būs jāsadz no kaut kādiem citiem līdzekļiem. Un, protams, jāņem vērā, ka hipotēku parasti reģistrē ne tikai par aizņēmuma summu, bet vēl tur iekļauj klāt kaut kādu procentu apmēru un arī piedziņas apmēru. Tā kā jā, jebkurš mājoklis, tās ir nopietnas saistības. Eduard, turpinot šo tēmu par saistībām, kas, protams, ir arī saistīta ar pirmo iemaksu, tu jau ievadā mazliet ieskicēji tātad tos nodokļu jautājumus no vidpuses potenciāli, kas var saistīties ar pirmo iemaksu. Varbūt tu vari sīkāk noraksturot, kādi tad ir tie limiti un kādas ir tās iespējas vai kur ir tie riski, ar ko cilvēkam jārēķinās, nesot uz banku pirmo iemaksu. Saistībā ar pirmo iemaksu, ja cilvēkam pašam nav visa šī summa, tad limits ir 1425 eiro no citas fiziskas personas, kas nav saistītā fiziskā persona. Tas ir radinieks, mamma, tētis, brālis, laulātais. Ja ir virs šīs summas, tad viss pārsniegums tiek uzskatīts par dāvinājumu, kas apliekas ar IN, kas var radīt diezgan nepatīkamas nodokļu sakas. Un otrs arī, ja daļu no pirmās iemaksas, piemēram, dāvina vai aizdod partneris, ar kuru nav laulībā, tad arī šādas pašas nodokļu sekas var rasties. Vēl saistībā ar jaunu nekustamā īpašuma iegādi vēl ir vērts atcerēties deklarēt dzīves vietu uzreiz iegādātajā nekustamajā īpašumā, lai nebūtu 1. janvārī vai martā pārsteigums ar paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli, kā arī, ja pārceļās vai ir vēlme pārcelties uz lielāku nekustamo īpašumu, tad jāatcerās, ka ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojums, ja šis īpašums, kas pieder fiziskai personai, ir vienīgais nekustamais īpašums un šo peļņu 12 mēnešu laikā iegulda funkcionāli līdzīgā nekustamā īpašumā. Pieņemsim, ir dzīvoklis tiek pārdots un tad tiek iegādāts lielāks dzīvoklis vai apbūves zeme vai māja, kur galvenais ir, kad šī visa peļņa, kas ir radusies pārdodot šo nekustamo īpašumu, tiek ieguldīta šajā funkcionāli līdzīgajā nekustamā īpašumā. Un ja netiek ieguldīta? Ja netiek ieguldīta vai ja tiek ieguldīta mazāka daļa, tad par šo starpību būs jāsamaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Cik tas ir tagad? Šogad tas ir 25,5%. Plus vēl jāņem vērā, ka ja fiziskās personas kopējie gada ienākumi ir virs 200,000, tad vēl 3% pa virsu būs jāsamaksā no pārsnieguma. Kā arī pie nekustamā īpašuma iegādes vērts ir atzīmēt un pierakstīt visus izdevumus, kā arī sagatavot tādu tā kā dokumentu mapīti, kur ir visi izdevumi,
piefiksēti, lai pie pārdošanas tad šī iegādes vērtība būtu augstāka. Ok, paldies. Marija, kā jūs vērtējat pirmo iemaksu? Jums ir droši vien kaut kāda savu vēl kritērija. Jā, protams, pirmais vislabāk ir, kad tu esi jau laicīgi veicis uzkrājumus kontā, un mēs redzam, ka tavā, maksātspēja ir atbilstoši tam, ka tu vari atlicināt līdzekļus, un tu iestājoties kredīta saistībās spēsi sekt šos te maksājumus. Tā ir tāda labā praksa, kā būtu. Bet, protams, mēs ikdienā redzam bieži, ka tiešām vecāki ir tie, kas palīdz varbūt jaunām ģimenēm tikt pie pirmās iemaksas, jo nav bijis periods, kad tev bijuši līdzekļi varbūt uzkrāt. Un tādai pirmai iemaksai banka parasti prasa 15–20% no šī darījuma. Jaunām ģimenēm, jauniem speciālistiem mums ir automa atbalsts, kur pirmo iemaksu var samazināt līdz 5%. Un mēs varam akceptēt, kad vecāki palīdz. Tik tiešām tas ir labi. Galvenais, lai šie līdzekļi, kas ir iegūti pirmai iemaksai, nav aizdevums. Jo tās arī tādā gadījumā tiek uzskatītas par šīm kredīta saistībām tajā pašā laikā. Tā kā jā. Bet kredīta saistības kopumā, visbiežāk ir saistības uz 20–30 gadiem. Tad, protams, ir jāsaprot, ka jārēķinās būs ar tiem maksājumiem, kas ir maksimāli atļauti līdz 40% no ienākumiem. Jābūt tai pārliecībai, ka spēs sekt šos te maksājumus. Jāsaka, ka 2/3 no klientiem principā izvēlās maksājumus tādus, kas nepārsniedz 30%, kas ir gana komfortabli. 30% no ienākumiem? Jā, es teikšu tā, ka lielākā daļa. Viena daļa aizņemās līdz šiem 40%, tie varbūt pērk vai būvē lielākus īpašumus, aizņemās lielākas summas, arī ienākuma līmenis ir atbilstoši lielāks, bet jā, pamatā 20–30% tas tāds komfortabls kredīta maksājums jebkurā gadījumā uz šiem garajiem gadiem. Labi, esam tikuši cauri vairāk vai mazāk sagatavošanās posmam, pēc tam, kad laimīgi ir saņemts aizdevums un īpašums ir iegādāts, ir tāda lieta kā zemes grāmata, vai ne? Kurā viņš ir jānostiprina. Kas tad īsti ilgi tur notiek šajā brīdī un kam tur jāpievērš uzmanība? Zemes grāmatai jāpievērš uzmanība ne tikai tad, kad ir noslēgts līgums, bet arī pirms tam tātad jāizanalizē šie zemes grāmatas dati, vai tur nav kaut kādas atzīmes, piemēram, kaut kādas piedziņas atzīmes un tā tālāk, bet pieņemot, ka tātad zemes grāmata bija tīra, viss kārtībā un tiek parakstīts pirkuma līgums, tad ir jāsaprot, ka šis darījums ir jāreģistrē zemes grāmatā, kas nozīmē, pirmkārt, ir jābūt nomaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par visu periodu, proti par visu gadu līdz gada beigām, lai varētu jaunais īpašnieks reģistrēt šo nekustamo īpašumu uz savu vārda. Tas ir viens. Vēl ir jārēķinās ar papildus izdevumiem, būs jāmaksā valsts nodeva par nekustamā īpašuma reģistrāciju uz jauno īpašnieku, kas ir 1,5% no nekustamā īpašuma vērtības. Un, ja ir nekustamā īpašuma vērtība lielāka, tad ir griezti šai te valsts nodevai. Kancelējas nodeva un, protams, notārs, jo bez notāra neizdosies neko reģistrēt zemes grāmatā, tātad notārs apliecina nostiprinājuma lūgumu. Pie iegādes ir jāņem vērā, ja, piemēram, pārdevēji ir laulībā, tad iespējams otra laulātā piekrišana vēl ir jāsaņem, vai varbūt tur ir jau nostiprināts laulāto līgums. Tātad vēl ir jāņem vērā šādas te nianses, tātad no pārdevēja puses, lai varētu atbilstoši noformēt darījumu. Un parasti darījumos tomēr vienojas, ka notāra izdevumus tātad puses seks uz pusēm, savukārt nodeva par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā ir noteikti pircēja izdevums, kas arī jāpieskaita pie visas sagatavošanās darbu summas. Edvard, nodokļu kontekstā zemes grāmatā var būt kaut kāda valsts prasījuma reģistrēta no valsts ieņemdienestu puses? Var būt kāds prasījums no vides puses, ja šim nekustamajam īpašumam ir uzlikts kāds aizliegums vai pieziņa pret to tiek vērsta, bet to var diezgan vienkārši pārbaudīt zemes grāmatā. Un vēl saistībā ar māju iegādi vai moduļu māju iegādi ir vienmēr vērts pasīties, vai tā cena, kas ir norādīta, ir ar vai bez PVN, lai tas PVN nekļūst tā kā par ļaunu pārsteigumu, kas tā kā krietni sadārdzina šo visu pasākumu, tā teikt. Jā, nepatīkams pārsteigums varētu būt.
kad nekustamais īpašums ir tādā pieprasījuma fāzē, vai ne, kad visi meklē dzīvokļus un mājas vai ko citu, tad mēs esam dzirdējuši par tādu lietu kā rokas naudas līgums. Vai tas ir kaut kāds īpašs līguma veids, ilga, ar ko tur jārēķinās, tur ir, kā to sagatavot un kā tas notiek? Jā, rokas naudas līgumu var slēgt kā atsevišķu līgumu, vai to var iekļaut tajā pašā pirkuma līgumā. Tas vairāk ir pušu vienošanās jautājums, bet kas būtiski ir saprast abām pusēm, ka rokas nauda tas ir speciāls regulējums civillikumā, kas paredz, ka tad, ja viena no pusēm neizpilda to saistību, kura ir nodrošināta ar rokas naudu, tad šī puse uzņemās atbildību. Ja tātad tas ir pircējs, kurš ir iemaksājis rokas naudu kaut kādā apmērā, tad principā viņš zaudē šo iemaksu. Savukārt, ja tas ir pārdevējs, kurš ir apņēmies pārdot un pēc tam atsakās no šī te pārdevuma, tad viņam ir jāatdod rokas nauda dubultā apmērā. Un ko es vēl aicinu domāt, izvēloties šo te rokas naudas mehānismu, bieži vien šeit grēko nekustamā īpašuma aģenti, mākleri, kas saka, ka rokas nauda ir 10% no pirkuma summas. Nu tā nav. Tas ir civil likums, neko tādu nenosaka, puses var brīvi izvēlēties, kādā apmērā viņas tātad noteiks šo rokas naudu. Un es noteikti iesaku apsvērt, vai tiešām tā ir rokas nauda, varbūt, ka tā ir vienkārši tā kā avansa maksājums, pirmā iemaksas daļa, un tad, teiksim, puses var brīvāk vienoties par to, kas notiek saistība neizpildes gadījumā, neciešot šo te zaudējumu dubultā apmērā. Nu jā, es varētu arī papildināt no bankas puses par to pašu rokas naudas samaksu. Nereti gadās, kad klienti veic šo te rokas naudu pirms viņi ir atnākuši uz banku, un tad īsnībā ir tāds diezgan liels stress, ko tad vai banka man apstiprinās šo to kredītu, jo es jau esmu samaksājis un stājies tajās līguma saistībās, tāpēc vienmēr tāds padoms no mums atnākt uz banku vispirms un tikai tad spērt šo soļus un veikt šo te rezervācijas maksu, ka tu zini, ka banka tev piešķirt noteikts aizdevums summu. Kā ir tad, ja es skaidrā naudā maksāju rokas naudu vai daļu no tā? Banka akceptē tikai visus norēķinus bezskaidrā naudā, un tas ir arī līguma nosacījums, ka visām veiktajām iemaksām jābūt ir bezskaidras naudas norēķina veidā. Bet, Edvard, kā tas ir no valsts puses? Es varu pirkt dzīvokli skaidrā naudā? Nedrīkst. Skaidrā naudā nekustamo īpašumu pēc likuma nemaz nedrīkst iegādāties. Edvard, vai mēs ļoti daudz runājam šeit par pircēju, no pircēja viedokļa, kā viņam jāgatavojas tam līdzīgi, bet vai pārdevējiem ir kaut kādi riski, kaut kādi nodokļu riski iespējams, ar ko būtu jārēķinās un kas jāpārdomā? Pārdevējiem ir noteikti jāpārliecinās par kapitāla pieauguma nodokļa sekām, kas var rasties pārdodot nekustamo īpašumu. Likumā ir noteikti atbrīvojumi, kad kapitāla pieauguma nodoklis nav maksājams. Viens no tiem ir, ja nekustamais īpašums ir īpašumā vismaz 60 mēnešus un 12 mēnešus, jebkurā šo 60 mēnešu periodā ir deklarētā dzīvesvieta šajā nekustamajā īpašumā, tad kapitāla pieaugums nebūs, kā arī, ja šis nekustamais īpašums ir 60 mēnešus īpašumā, un tas ir bijis vienīgais nekustamais īpašums. Tad nekādas kapitāla pieauguma nodokļa sekas nebūs. Bet, ja šie kritēriji neizpildās, tad no starpības starp iegādes cenu un pārdošanas cenu būs maksājums kapitāla pieauguma nodoklis, kas šobrīd ir 25,5%, kā arī šie 3% ienākumam gadā virs 200,000 eiro. Kā arī jāņem vērā, kad pārdošanas izmaksas netiks ieskaitītas iegādes vērtībā. Piemēram, ja mākleram tiek maksāts par pārdošanu, tad tas nepalielinās iegādes vērtību. No bankas puses vēl var papildināt, kādas iespējas ir tikt pie jauna īpašuma, ja tev jau ir īpašums un neesi paspējis uzkrāt naudas līdzekļus pirmai iemaksai, tad esošais īpašums, dzīvoklis vai māja, var kalpot kā pirmās iemaksas nodrošinājums. Ko tas nozīmē, ka vēršoties bankā, ja maksātspēja ļauj, mēs varam pat līdz 100% no jaunā īpašuma iegādes vērtības nofinansēt šo darījumu. Un tad, kad tu pārvācies uz jauno īpašumu, tad tev ir laiks izdomāt, ko darīt ar esošo, vai nu to pārdot, vai arī izīrēt. Arī to banka varētu izvērtēt un akceptēt. Šajā gadījumā banka šo pirmo īpašumu ņem arī hipotekā. Jā, tas ir tas nodrošinājums. Tieši tā arī ir, jā.
Rezumējot, varbūt kā nekustamā īpašuma jurists es uzsvēršu. Pirmkārt, izpētiet rūpīgi visus dokumentus, izpētiet zemesgrāmatu, kadastru, izpētiet teritorijas plānojumu. Un tad tādi ļoti praktiski ieteikumi. Noteikti aizbrauciet un apskatiet, ja ir iespējams, šo īpašumu 2 reizes. Apskatiet no rīta, apskatiet vakarā. Ja tas ir dzīvoklis, kurš šobrīd būvējas, to nevarēs tādā veidā apskatīt, bet brauciet no savas darba vietas no rīta un vakarā uz turieni. Ievērtējiet sastrēgumu, parunājiet ar apkārtnes kaimiņiem. Tas viss noteikti palīdzēs izdarīt tādu atbildīgu un izsvērtu lēmumu pieņemt. Nevis pakļauties emocijām un pēc tam secināt, ka garām man ies kaut kāda autostrāde vai būvēs priekšā brandmūri un pa logu es neko vēlāk neredzēšu. Esiet ļoti vērīgi, iegādājoties nekustamo īpašumu, īpaši savu mājokli. Liels paldies Ilgai, Marikai un Edvardam. Es domāju, ļoti brīnišķīgi un daudz ieteikumu. Mēs jau šeit aizkadrā runājam arī vēl par citām tēmām. Tā kā noteikti būs mums iespēja vēl pastāstīt par citiem nekustamā īpašuma iegādes aspektiem kādā raidierakstā. Paldies! Paldies! Paties! Espresso ar Eleksu Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.